Kur tie jāja duibājāri, duibājāri, zīda pušķi zemes laukā, zemes lauk. Par bajāriem reiz sauc arī turīgus saimniekus. Mūsu raidījuma bajāri ir bagāti ar kultūra vēsturiskām vērtībām. Suiti, kas ar saknēm stingri turas suitu zemē, lai vai kādus pasaules ceļus izstaigājuši, kuri šoreiz iepazīstieties Ilga Leimane un Juris Jonelis. Ilga Leimane ir no Porziņģu dzimtas. Starp viņu un leģendāro etnogrāfisko ansambli Suitu sievas vairāk nekā 50 gadu varēja likt vienādības zīmi. Šķiet, ka Ilgas pūra lādi jau sen tā īsti ciet dabūt nevar. Tur ietilpināti arī suitu vīri, maģija suiti, pētīšana, iemūžinātais grāmatās un, protams, pateicības par padarīto, piemēram, Austras koks un 3 zvaigžņu ordenis. Kur tie jāja duibājāri, duibājāri. Juris Jonelis ir režisors, radījis dažādas teātra izrādes un nereizi vien licis aizrauties elpai dziesmu un deju svētku koncertu apmeklētājiem un dalībniekiem. Atcerieties, kā skatītāji dziesmu svētku estrādē dziesmas Tavs karogs laikā pārvērtās par sarkanbaltu sarkano karogu? To izdomāja Juris ar savu komandu. Sava daļa tiek arī suitiem, piemēram, kultūra vēsturisks uzvedums Suitu kāzas. Tev ar humoru viss kārtībā, jā? Nē. Reāli nav. Šito vajadzēja iefilmēt. Jā. Bet tu esi, tā kā pati no pilnīgi suitiem? Viss tīrākā suitiem, jā. Paudžu Bet 3 gadus iemaldījos tā, aizsūtīja man strādāt uz Latgali, jā. Un tur es apprecējos ar vīra latgalieti. Un atnāca, un viņš pa savēju kļuva tā pašā gadā. Un kāds tev bija uzvārds? Kāds man bija? Ķelpe. Ķelpe? Jā. Zini, ko man intelekts pateica? Es pēkšņi interesi pēc, tā kā domāju, tagad populāri. Tu gribēji pateikt, kas? Jā, es jau tā kā zinu kaut ko, vai ne, bet es domāju, tagad ir populāri visādos šovos. Jā. Ko tev intelekts saka? Jā. Zini, ko viņš teica? Ka tev pirms tam ir bijis uzvārds Porziņģe. Jā, tas mans dzimtais uzvārds. Un es neatceros, kurš gads, 43. Ruņķu pagasts. Ruņģu mājas. Jā, kaut ko tādu viņš Ruņģu mājas, jā. Jā, un tad es domāju, bet šis jautājums ir svarīgs. Tam ir kaut kāds sakars ar Porziņģi tomēr? Vistuvākais. Piemēram, kāds? Tā, mans vecais tēvs, mans tēvs ir Jānis Porziņģis. Jā. Kālējs, rītīgi, gruntīga, tāda lauksaimnieka dzimta, īsta tāda, jā. Viņam bija piedzima, mammai piedzima 4 meitas. Visas bija, protams, Porziņģes, kur no katra tagad aizmaldījās un kaut kā, jā, bet Antonija vēl nebija apgūst to savu jaunā vīru uzvārdu, jā, un viņi palika Porziņģi, un viņi bija stāvoklī, un tāls, Kristaptēvs. Tas ir mans māsas. Daudz, tāls. Un Kristaps ir mazdēls. Tas nemaz nav melots, tad sanāk, ka tur baumo visā pasaulē, ka suita ir slavena tieši arī ar tā kā vēl to, ne tikai kultūru. Nē, man jau šito vienā kaut kādā tādā sajiešanā teica, ko tu melo, ko tu tā, jā, kā melo? Manas māsas mazdēls ir Kristaps. Jā, tā kā ņem kā gribi. Man patīk basketbols, zin kā, tāpēc es... Man vispār arī patīk. No tā, sevišķi no tā laika. Tāpēc es zinu šo cilvēku, es jau neesmu laikam vienīgais. Bet baigā sakritība arī tas, ko tu saki, tev tur bija kalējs, man, piemēram, vectēvs bija metinātājs. Jā. Tā disciplīna, jā. Jā. Tā kā suitiem. Līdzīgi kā ar valodu, ka tu pēkšņi, piemēram, es Rīgā tā kā sāku ar kādu runāt, mazliet suitiski, jo es nemāku perfekti suitiski. Tad viņi uzreiz saka, klausies, tev enerģija gāžās pa 300%. Tu vari mazliet tā kā mierīgāk? Bet tā jau laikam ir. Es jau arī tā, kur tad skolā nevarēju runāt suitiski. Tagad, ko mēs darām?
tomēr tas, tik ļoti gribās to visu saglabāt, kaut kripatiņu. Jā. Un ja mēs to tagad nesaglabāsim, tad tas vispār aizies postā, un mēs esam tā paudze, kas vēl kaut ko. Precīzi. Man ir jātaisa bijusi izrāde, kur pēkšņi man nepieciešams vairākos dialektos runāt, un es atceros, man liekas, ka es tev prasīju, palīdz iztulkot man, jo es pēkšņi sapratu, ka ir kaut kāds Sunciem zēns. Pareizi, Daugavpilī. prasīja. Otrā galā. Jā, Daugavpilī. Bet ir interesanti, ka, teiksim, tā valoda, viņa ir tik garšīga, jo tajā brīdī, kad kurš prezidents bija aizbraucis uz Suitiem, viņš teica, tagad obligāti visiem ir jārunā, tajā, kurā viņam ir saknes, ka mēs drīkstam pat oficiāli, pateicoties viņam. Jā. Es, piemēram, arī man ir grūti pateikt tagad prezidentam jūs, jo man gribas suitiski teikt, sveiki, draugi. Sveiki, jā. Mēs tagad dziedam suitu ziņas, un tās mums ir bezgalīgi daudz, pār par 1000 ir ziņas. Un cik var to izdarīt suitu mēlē? Dzied, pārveidotās, jā. Un tad, kad mēs klausamies, ka tās dziesmas dzied kā cits un dzied pareizā latviešu valodā, tad dziesma nav smuka. Bet viņam maina kaut kādu arī to, enerģiju vai kaut kādu to spēku? Acīm redzot, ka tu man par to spēku saki, tad es tā arī varētu teikt. Tas pats attiecās gan uz valodiņu, gan uz tērpu, gan visu, ka tad, kad tu esi tajā tērpā iekšā, tad tā ir pavisam cita lieta. Tev, iekšā tā jūšana ir, pavisam kaut kas. Bet, labi, tas par to tā, bet kā tad ir ar tām tavām suitu saknēm? Tagad tu man tā īsti izklāt. Tu pa man tu skaties tur internetā druscīgi, Es internetā neskaties, tāpēc, ka es kaut ko drusku tā kā zinu jau. Es īstenībā vēl nevaru atrast, bet man baumo, piemēram, ka mans tētis ir bijis dalībnieks, viens no mūziķiem pirmajās tās suitu kāzas iestudējumā bija 70. gads vai kaut kas tāds. 73. gads, jā. 73. Jā. Man arī ir kaut kādas radinieku baumas, ka viņš tur kaut kādu instrumentu spēlēs, akordionu vai ko. Nav nejausmas, bet es atrast tādu faktu joprojām nevaru. Bet, ko es gribu teikt, kad man teica ir nācis no Alsungas. Viņam tur uz Gudrnieka puses mežā Joneļa mešs. Tur viņš arī no turienes iznāca. No Adzēm. Kas? No Adzēm. Adzes ciems bija kādreiz. Es nezinu to. Es zinu, ka tur ir labākās sēnes. Tur no turienes nāk visi Joneļa dzimta. Jā. Un vai tu biji taisā lidojumā? Es netiku. Nenormāli te Joneļi šausmas. Tur bija kā 150 celusīšies kopā. Tas ir vesels kultūras nams. Jā. Tur pat rūms nav gandrīz. Jā. Manā vecmām bija Irma. Ar vectēvu Antonu. Antons, Joneļi, jā. Un tad tie garšīgie, man arī bija jāēd šitie labākie, garšīgākie, kā viņas bija. Slandrauši pasaulē. Redz, ja vēl tā, Irmai, es nezinu, no kuras puses viņa nākusi, to es nepateikšu, bet Antons ar O mums saka, Antons. Jā. Viņš ir tiešām no īsts suits, un viņam tā dzimta tur ir bezgala plaša. Es nezinu visus radus. Jā, es nezinu tos visus radus, bet tas, kā ieraugot kaut kādā bildē to pašu salidojumu, tad liekas, ka wow. Un galvenais, ka tur uzzināt, kā tie uzvārdi. Protams, ka tur jau visiem nav viens uzvārds. Nē, tur ir visādi tie uzvārdi. Garokalni, Joneļi un viss kaut kas tur ir, un ķēdes ir, jā. Bet, diemžēl netiku, žēl. Kur tie duibā jārīē? Un, neliels pārsteigums abiem. Ātrie jautājumi. Pasaki suitu izloksnē garais dancis. Garais dancis. Suitu izloksnē. Tas dancis, kurš garš? Garais dancis. Ķīsens vai bērsto klimpu zupa? Es te labāk ķīseni. Es bez ķīsena nemaz nevaru dzīvot. Kas ir ķīsens? Kas ir ķīsens? Tas tā kā saldais priekš manis. No kā? No ogām. Ķīseni ir no auzas pārslām, no auzām, pārīt biezputuru. Ar cukuru ēd, garšīgi, piedzer pienu klāt. Kļempas ir vēdzeles vai slinkas meitas? Kļempas. Izklausās, ka varētu teikt pabiem. Ja ir suita asprātīgi, tad var teikt, ko tu tur kļempo. Kaut ko sāc darīt. Tur varētu būt vieni otru. Vecās sievas ne tā vienu nosauc. Jaungada naktī vajag meitām iet stallī lopus ķērt. Kas jānoķer, lai dabūtu vīru tai gadā? Cūku, kuilis, kaut kas.
Gailis jānoķer. Nu, kas tur var būt? Ja būs jau nav katrā šķūnī kūtī. Man liekas, kauns jānoķer. Zīda pušķi zemes laukā, zemes lauk. Uz mutes nav krituši šitie suiti, ne? Nav. Tas arī interesanti, bet viņi kaut kādu jūt telpu robežu tomēr pie reizes, kaut gan arī pārkāpjas gan bieži. Ne? Tā nav? Es nezinu. Nu, beidzot, kā jūs varat izdomāt apdziedāšanās teksts un tik drosmīgi braukt uz valstīm, pasaulē, prezidentu priekšā apdziedāt? Taču ir drosmi vajag. Tur jau nevar jebkurš aiziet. Nē, nu nevar gan, jā, bet tas nav, Juri, tas nav tā nācis tā, pēkšņi nokrīt no gaisa un tagad rauj vaļā, jā. Tur apakšā ir ļoti liels darbs. Man personīgi, jā. Jo, kur tā skolā, kamēr es biju, kamēr tie 3 gadi Latgalē, jā, tie man tā kaut kā ir tā, ka druscītiņi pagājuši no tiem suitiem tā tālāk tie gadiņi. Bet tā kā man liktenis piespēlēja un iepriekšējā suicija vadītāja Gunta Matejeviča saka, Ilgi, tu varētu tagad paņemt, jo viņi ir dekretā, viņai nākošā mēnesī jādzemdē ir bērniņš, un vai tu vari aizbraukt uz Popi, uz dziesmu sākiem ar suitu sievām tur, jā. Un tā es aizbraucu, jā, 89. gadā es aizbraucu un braucu 34 gadus kopā ar sievām. Ir tā, kad ir vecie priekšdziedātāji. Man bija Veronika priekšdziedātāja, man bija Trīna, lielā Trīna, ko sauc, jā, brīnišķīgi priekšdziedātāji. Tā, aiziet aizsaulē un viss, un paliek gaisā karājoties. Un man bija jāmācās panti. Un sākumā tas bija diezgan traki, bet tad, kad ir tas pamats, jā, tad tas pārējais nāk jau. Tad nāk pats par sevi, tad var izdomāt jaunus pantus, tāpēc es tādu nebrīnos nemaz pat Bet tur. Kas tas ir tas grūtākais? Jo, piemēram, tur balerīnām jālauž tur kājas, piemēram, es tikai iztēlojos. Bet kas, piemēram, jums kā kolektīvam, dažādi raksturi, vēl kaut kāds balss? Jāatrod, ja tu nevari trāpīt taisni tajā brīdī, tam, uz ko tu tēmēt to savu dziesmu, ja tu netrāpi tā īsti, tad tur tad nevajag dziedāt. Jā. Bet netrāp tā kā kopēju kolektīvu tā kā tonī vai kaut kādā domā vai attieksmē? Nē. Tu, piemēram, tu esi tāds un pēkšņi tu sauc pa putiņiem, pa zvēriņiem dziedāt. Tas nevis tāpēc, tāpēc, ka nāk prātā tā taudziesma. Tāpēc tikai, jā. Nav tas pamats, tā bagāža, tā taudziesma bagāža. Nav ar ko spēlēties. Tur jau tā lieta, jā. Un tāpēc viņi bija jākrāj, un tagad man ir tāds prieks par tagad suitu sievām, kad viņas pie tā ļoti piestrādājuši, ja? Kad ir tekoši, ir jāapgūst no vecā repertuāra, ir jāpēta materiāli, kādi bija. No sevis tur nevajag neko īpaši izdomāt, vajag paņemt taisni to, ko Daņtēvs ir savācis, ko te visi pārējie folklorisko, Emīls Melngailis, Jurjāns ir savācis. Un nevajag jau izdomāt neko no jauna, bet strādā materiāliem, un tās meitenes patiešām viņas ritīgi strādā. Un nevis tagad vien priekšdziedātāji. Es tā domāju, ka tur tagad var 4-5 mierīgi var būt pa priekšdziedātājiem. Viņas jāsagatavo, jāzina par ko dziedāt, kurā vietā ko, tad var arī prezidenti apdziedāt visu, ko var. Piemēram, kā jūs izvēlaties kaut kādos notikumos repertuāru? Piemēram, kāzās, ko tad tu tur izdomāsi, ja? Jā. Tev nāk tā kā melns mākonis virsū un kaut kur apdzied tev pareizi vai nepareizi, bet nāk ar tādiem apdziedamiem pantiem, galīgi nesuitiski. Tad tev jābūt pretī īsti suitiski. Un tad tur tā nevar laipot. Tad dod pretī, kā ir. Es biju šokā tajā brīdī, ka mums bija 18. gads un nebija suitu 18. kāzas. Jā. Un pēc tam man uzrunāja 19. gadā tukumnieki. Jā. Un tur sanāk 3 novadi satiekās viņiem. Un viņi grib arī pēkšņi kaut ko līdzīgu, tā kā precību spēles tukumā. Un es, protams, uztaisīju. Bet man liekas, ka jā. Es uztaisīju, bet zin kāds, es biju sašuts tajā brīdī. Jo es domāju, ka kaut suitiem ir kaut kāds mantojums jau ir. Visi zina, kā ir pareizi, vai ne? Kas, tā kā jautājums, kas ir pareizi, bet ir vismaz versijas, no kurām tu arī izmantot. Bet tur es eju pie vienas kopas, pie otras kopas. Nekā nav? Nav. Bet viņi grib tradīciju tāpat kā suiti.
Bet, protams, ka es daudz smēlos tajā mūsu iestudējumā, jo tu pēkšņi saproti, ka ja viņi tagad uztaisīšu to suitu, tad precību spēles tukumā uzvedumu kā režisors, tad pēc gadiem, 50, 20, vienalga, tas jaunais cilvēks, viņš pēkšņi to uztvers kā tradīciju tajā vietā. Pareizi? Viņš nevar atbildību. Un taisn tā, jā. Un tas jau ir bīstami. Tieši tā. Un es tā kā mēģināju iedvesmoties no mums, bet tāpat laikā visu laiku ar tiem lokālajiem pārbaudīt, ar ko tomēr atšķirās, kas pārklājas. Un man tur joprojām ir viena mīļā lūkšana pie galda, kuras ik pa laikam nodzied. Dod gudrību, dod labu sieviņu sētā un tā. Bet tas, kad tu nepateici nē un kad nepagriezi muguru tajā brīdī suitēm, kad mums bija ļoti vajadzīgs tas suitu kāzas. Viņas bija ļoti vajadzīgs. Un mums vajadzēja tikai tevi, Juri, un nevienu citu. Paldies tev. Es pateicīgs. Es vispār tik no sirds tev esmu pateicīga par to, ko tu izdarīji. Tas vispār... Viss tur stāvā sajūsmā pilnīgi, jā. Tu pierēzi iekūlies, es tā, ka cits pelnās patiesībā, jā. Tu domā par to, ka es dabūju arī spēlēt? Jā. Tas bija pilnīgi neplānot, taču bija mans brālēns. Bet tur kaut kādi gadījās, kā jau, nezinu, kaut kur jauneklīgi Ventspilī pa naktīm gāja pastaigāt un nācās pēc tam Rīgā dziesmu svētkos vienkārši lekt viņu vietā no rīta. Bet tā bija sajūta, tā sajūta, kad man bija tajā brīdī, man likās, ka es šādas kādas gribētu arī savā dzīvē piedzīvot. Tāpēc, ka tas tērps, ka tu uzvelc. Un tā enerģija no tiem cilvēkiem, dūdenieki spēlē tur. Rauj sirdi ārā tajā brīdī, ja? Un viņi to ar sirdi un vēseli arī izjūt. Tur vispār neviens tā pa jokam negāja. Tur tā jāiet. Bet tajā brīdī, galvenais, ka es nebiju, man liekas, pat piemērījis to pamatu manteli, ko uzlikt beigās pavisam vēl virsū. Es, man liekas, nebiju tā piemērījis, bet tad uz skatuves, ka man uzlika. Es domāju, tur kaut kādi 30 kilogramu pienāca klāt. Un tad es tajā brīdī arī domāju, jums tā kā arī visu laiku, tā kā te arī ir izlikts kaut kā, jūsu tas... Es skatos un brīnos, un cik skaistas mantas te ir apkārt. Jā, cik kilogramu, piemēram, sver tērps? 7 kilogramu. 7? Jā. Jā, Dievs. Tā saktas vien jau ir. Villaini un bruņķi pats par sevi. Un tie nav nekādi niekbruņķi, tie ir 6 metri plati. Tik daudz? Jā, un viņi visi te ir sakrokoti. Tur nav griezts no siti nekas. Un tas viss ir jāpanes, un tas ir jau. Man tikai vēl jāizdara tāds ārējais apliecinājums, jāuztais tautstērps. Un tad jau varēs staigāt. Cik tur tā dara? Jā, paņemt un izdarīt tikai vajag. Jā, tā kā suita saka viens puiļi rūcens un āmen. Jā, tas tā kā kopt mauriņu 20 gadus, tikai jālaist un jāpļauj. Tā būs ļoti smuks mauriņš, jā. Vairāk vai mazāk, cik es, tāda aktīva dalība es nevarēju ņemt, zinām, apstākļu dēļ, to dziesmu svētkos. Bet, jau tur bija programmas, jau, kolektīva Alsums suita kolektīvi jau tur piedalījās un jau sadalīts, kurā vietā kas ir. Un pirmais tāds ārkārtīgi patīkamais pārsteigums bija tas, kas taisa to lielo uzvedumu estrādē. Juris taisa. Un ko viņš tur taisa? Tur ir ūdens, tur ir viss, un tagad tu pastāsti, kā tur ir. Jo es skatījos muti vaļā un tikai brīnījos un priecājos. Suits! To izdarīja suits. Tas par to ūdeni, tas bija laikam Tīruma lielkoncerts. Es varbūt, ka es kaut ko patreiz, Bet tu ļoti labi tēmu pieliki, jo tas tā doma par to ūdeni un uguni vienlaicīgi, tad uguns ūdenī, tā saucamā maģija. Tā atšķirnāk no tavas dziesmām. Un tā mana vēlme bija mēģināt to maģisko padarīt reāli. Kas tur tajās tautas dziesmās rakstīts. Un tas kaut kā pēkšņi arī pavelk pārējos, tā kā to spēku un enerģiju. Pavilka. Jā, un tad kaut kas visi, ka nāk klāt, piedalās, tad arī kaut kāds
kaut kas fantastisks var notikt. Bet, labi, pirmkārt tā ir svaiga ideja, ja, un tā nekad ātrāk tas nav bijis. Un redz, kā darbojas cilvēks smadzenes, jā. Kā suitas smadzenes darbojas. Vai, piemēram, šogad jaunieši arī pirmo reizi ienāca Mežparka estrādē, tā kā atjaunotajā, es domāju, estrādē. Tā kā, tas koncertā, te Aust noslēguma koncertā. Tā jau ir kaut kāda tāda liela atbildība, ne? Tad ik pa laikam jābrauc uz suitiem, vai jābrauc tepat uz Rumbu, jāsmeļās spēks, jādomā, kā to visu pacelt, vai tieši otrādi izbaudīt. Un tad, kad paliek to ego malā, tad tikai viss labi notiek. Jā. Jo idejas viņas nav bezgalīgas, bet kaut kur jau vienmēr pa kripatiņai, un tad viņš tā sakrājās. Jā, un tad prieks tagad šitos te skolēnu dziesmu svētkos. Nevar iztikt, bez tiem mūsu dūdeniekiem nevar iztikt. Kora lielkoncerta tīrumā, man liekas, ka no turienes man arī piedzimta tā vēlme, tā ideja, jo suitu dūdenieki, es domāju, ir jāsavāc no visas Latvijas. No visas Latvijas jāuztais ir dūdu orķestris. Es atceros, ka kaut kādu diezgan lielu skaitu arī beigās savāc. Pie 30, kad tikai nebija iespējami, jo bija kaut kas tāds. Zinu, varbūt, ka bija, jā, bet pamatā tie bija auļi. Jā, bet tas ir caur auļiem vienkārši mēs organizējam. Jā. Tur atkal ir Mārtiņš. Pareizi. Savējais atkal. Griezies, kur gribi. Pareizi, to es arī satieku ik pa laikam. Jā. Un tam es tā arī saku, tad, kad mums tās idejas tur virmo un tā. Nē, es meloju, tur tie trakie suiti. Bungu un dūdu orķestris, tā bija, jo es gribēju, ka Celma bungas arī nāk. Jā. Bet tas vispār tik iespaidīgi, tā nav tāda mirkļa, tās emocijas, jā, tās paliek un dzīvo patiesībā mūžīgi dzīvo. Jā, bet tā saknes sajūta, teiksim, kaut vai esi no suitiem, vai tu esi novadnieks, vai latvietis, patriotisms, nezinu. Bet tā saknes sajūta, man liekas, tā ir tā, kas motivē, dod spēku, to enerģiju, kaut ko labu izdarīt, lai to apliecinātu, nevis tikai runāt par to, bet lai tie darbi runā, man liekas, ka tie suiti par to, lai arī nav uz muts krituši, bet viņi arī dara. Jā, bet paldies Dievam, kad ir tie cilvēkam tas spējas ir dotas arī to tā uztvert. Jā? Un tu esi viens no tiem, ka tā ir Dieva dāvaniņa. Tāda, ka tu spēji taisni šo darīt, un ka tu esi šajā vietiņā, un ka tu neesi iegrozījies kaut kur citur, ne amatniekos, nekur, bet ka tu esi taisni šajā lauciņā, jo tās ir mans personīgs doma, ka tu esi spēcīgākais režisors šitā ziņā tagad Latvijā. Paldies par tādu novērtējumu. Jā, bet tā es to nopietni saku. Jā, es parasti mulstu, dzirdot labus vārdus, bet paldies. Tā ir. Jā. Un cilvēki to novērtē, un tāpēc sev ir darbs līdz. Darbs ir, Jā. kaut kur. Un cik nav tāda, kas peld un vienkārši tikai ņauda, ka nekā nav, un darba nav, un algas nav, un naudiņas ir maz, un tā. Iet mēs to darītu Es to nevaru, nekad mūžā neesmu darījusi arī. Ja mēs to darītu naudas dēļ, tas suitu mantojums neeksistētu. Tad viņš nebūtu vispār. Tieši tā, jā, varbūt kādu Mēs vispār tur tiem sklandraušiem tā nesklonējās. Gandrīz katra māja uzstājas kā draus, ka nāk svētku reizi. Es atceros, ka uz talkējot mums deva šādus, lai arī skaitās tā kā smalka maizīte. Smalka maizīte, bet mums deva tā kā uz talku, jo tas tā bagātīgi te uzreiz. Jā, un man ir tāds prieks atkal, pirmīt, ka es tevi ieraugu, saulīts maida, Es dzirdēju, ka mēs tiksimies, man bija tieši tāpat beidzot. Gribējās satikt, jā, mēs jau, tā pēdējā tikšanās bija tur Ziedlijā, kad mēs tur pie tiem kausiem, tur tā mēs vēl beigās rezumējām tā visu. Tā bija, jā, tad tik sen. Jā,
Tas bija sen. Nē, vajag biežāk. Vajadzētu biežāk. Jā, bet tā ir man vaina. Man jābrauc vairāk ir uz Suitiem. Jā. Jāatrod laiks. Mēs te sagaidīsim, jā. Jā. Un, ka jūs Rīgā, tad nav, kā teikt, kaunu met pie mālas, dos ziņu. Un tad, Jurī, kur tu esi? Tieši tā. Es kā vienmēr tiklīdz zinu, ka kāds no mūsu puses ir Rīgā, es metu visu pie malas un maucu. Jā. Tu dabūsi enerģiju atkal, jā. Jā. Tā kā baigi prieks tev satikt. Nu tā kaut kā ļoti jauki. Katrā ziņā, ka tādu cilvēku pa pasauli staigā apkārt. Kur tie jāja duibājāri, duibājāri, zīda pušķi zemes laukā, zemes lauk.